Es esmu redzējis, ka vairāki youtuberi skatās savu bērnības bildēm un tāds, pastāst, cik es biju pieralīgi, pastāst, es iztos tik smieklīgi un vēl ārā. Un man tāds, jā, fantastiski, mana seja pati bija smieklīga tad, jo es iztījos pēc fucking Shreka. Un šodien skatīšos uz bildēm, kas man atsauks prātā atmiņas, kuras es jau cenšos aizmirst kādus 8 gadus. Mēs ar māti uztaisīt mazu lūkšanu, lai es neizdedzinu savas vai jūsu acis. Es šīs bildes vēl neesmu redzējis, ka mana māsa viņas man atsūtīja, un šī būs man pirmā reakcija. Jā! Tās mēs ar Ingu, ja jūs nevarat pateikt. Un es tur ar saviem burunduka vaigiem ēdu mēlīti un ar manu zaļo krēklu, kurš svētie gari, kāpēc tāds eksistē. Es teiktu paskatīties uz manas čolku, bet nekas nevar būt sliktāks par paskatīties uz maniem zobiem. Nevar maini, man tur tādu basically nav. Man dzīves mērķis ir atrast kādu, kurš man skatīsies, kā Lārs skatās savu mēli. Hot girl coming to town! Savaldzinās un visas īļas. Tātad šeit jūs redzat, ka sākās manas modelēšanas dienas. Es aizgāju vienu fotosesiju un vairs tikai neatgriezos, jo neviens vairs man negribēja redzēt. Nezinu, kāpēc, jo laikam šādas pozas nevienam nepatīk. Un jautājums, kas tās par biksēm? Kurš izdomā, pieņems ir normāls biks. Viņas ir labas, vai ne? Nē, uzlikmēsim vēl 7, tas ir taurentiņus. Paldies! Man patīk pirmā bilde, kā es pozēju. Un otrā ir vienkārši, es pat nezinu, jautājums, kas tā par biksēm? Kurš mani ģērba manā vecumā? Jā, pasties, Laura, tur Eifeļa torni. Es pat nē. Es atceros visas šitās fotosesijas, vienmēr man lika pozēts. Es neesmu smuki iepozēt, man vienmēr bija tāds... Es nomucēju telefonu. Jautājums, tās ir daļēji bizes, daļēji asas, kas notiek, kāpēc man bizes iet apmēram līdz šejienei, un tad šeit ir... Ko? Un es brīnījos, kāpēc man kā mazam bērnam nebija daudz draugu. Šī ir piemīlīga bilde, tāpēc es minu, ka tā neesmu es. Jo es zinu, ka es neizstījos tik piemīlīgi, bija vienkārši maza bulciņa ar čolku šķīvi nogriezt. Kas? Can see the haters. Iedomājieties, jums pasaka iepozē un jūs, Mama! Nē, stilīgā čīksa. Ko lai saka? Zināt, parasti meitenes cenšas noslēgt savu vārdu un izsīties tievāk, un tad Laura, hopā! Un tās saules brilles, viņas ir kādi stilīgi. Jā! Atcerieties, ka es tikko komplimentēju saules brilles, kur Laura viņas var ko. Nu, jūs pēc maniem baigiem varat saprast, ko es domāju ar to, ka es biju bulciņu. Vatā! Kāpēc? Mamu, kāpēc, ja tu redzi, ka tavs bērns šādi ķērbis, tu izdomā nevis viņu svētīt ar svēto ūdeni, bet uztaisīt bildi? Oh my god, jā! Man arī, kad es biju maza, man likās, ka cepures vilti ir šausmīgi stilīgi, bet man vienmēr bija šausmīgs cepures, un es viņas nevis uzvilku, bet kā pa virsu vilku. Kā izstās man galva ir šī tik liela. Fantastiska bilde! Kur jūs varat redzēt, kā man vienmēr gāja ar maniem draugiem. Visi draugi bija kopā draudzīgi, un tā Laura maliņā centās divi pat. Un atkal, kas ir ar manām biksēm? Jā. Man īstenībā šitā bilde bija uz pases ļoti ilgi. Izstāst, ka es tikko savodu kaut ko sliktu, man tāds Es vēlējos iedot šādāt un apsveikt visus tos, kuri tika līdz šīm video daļai. Nenodedzināt savas acis no jūs esat īsts kareivis un jūs esat spēcīgs. Es jums ticu, jūs varat izdarīt šo, jūs varat izdarīt jebko. Un tagad es iešu mazliet parādāt stūrītī par to, cik neglīts bērns es biju. Vismaz no kaut kā es esmu mācījusies, man bikses nav tik šausmīgas. Bet es vēl joprojām iztos pēc bulciņas, tikai kaut kā čolku es esmu nogriezusi nost. Un tā.